Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs pirmās nedēļas lasījums. Otra diena. Visur iemirdzas krāsas. 2 dienu laikā Dieva varenā balss bija radījusi gaismu, sadalījusi ūdeni 2 daļās un piepildījusi telpu ar svaigu gaisu. 3. dienā Dievam ar savu vārdu bija jārada vēl pārsteidzošākas lietas. Lai saplūst vienkops ūdeņi, kas zem debesīm, ka sausums taptu redzams, pavēlēja Dieva balss. 1. Mūzus 1:9. Un tas notika tieši tik vienkārši. Dievs sausumu nodēvēja par zemi un ūdeņus par jūrām. Bet Dievs vēl nebija pabeidzis. Viņam bija ieplānoti vēl citi darbi. Ko viņš radīja tālāk? Izlasīsim 1. Mūzus 1:11. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zaļu zāli, stādus, kas nobriedina sēklu, un augļu kokus, kas nes katrs savus augļus ar savu sēklu. Un tā notika. Kad Dievs teica šos vārdus, sulīga zaļa zāle pēkšņi kā paklājs izplatās pār zemi. Skaisti ziedi visdažādākajās formās un krāsās maigi šūpojās vējā. Augsti, majestātiski koki pacēlās virs īsajām, kuplajiem krūmiem, kas auga klajumos. Persiki, banāni, mango, aprikozes un vēl daudz citu augļu karājās kokos gatavi ēšanai. Kopā auga brokoļi, saldie zirņi un kraukšķīgie burkāni, gaisu piepildīja svaigu zaļu piparmētru un bazilikas smarža. Bībelē teikts, ka Dievs redzēja to labu esam. Dievs noteikti priecājās par to, ko bija radījis. Tas izskatījās skaisti. Viss bija ļoti krāšņs un lieliski sadarēja kopā. Gaisma pamazām pazuda un tumsa atgriezās. Pienāca 3. dienas beigas. Mani interesē. Vai vari pabeigt teikumu? Dievs redzēja, ka tā bija. Vai Dievs radīja tikai viena veida augļus, dārzeņus un ziedus? Kāpēc viņš radīja tik daudz dažādus augus? Dzirdēsim atmiņas pantu. 1. Mūzus 1:1. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. 1. Mūzus 1:1. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. 1. Mūzus 1:1. Laiks lūgšanai.
Paldies, mīļais Dievs, ka esi radījis kokus, krūmus un tik daudz dažādus ziedus, kas mūs tā priecē. Paldies par dārziņiem un augļiem, kas mums tā garšo. Paldies Tev, Kungs! Āmen!